Sveiks, mans mīļais skatītāji! Pavasars nav tikai gada laiks, bet tā ir pilnīgi jauna dzīve. Tāpēc šodien es jums gribu parādīt kādu vingrinājumu. Ieelpo prieku, laimi un mīlestību. Un izelpojot, iztēlojies, ka tu šo nodod tālāk pasaulē. Un tas nav vienīgais, ko es šodien gribu jums pastāstīt. Skatāmies! Ja runa ir par stresa pilnām situācijām, tad teju katrs Latvijas iedzīvotājs zina, ka talkā jāņem Nervastrong. Bet tagad Nervastrong izstrādātājs ir izveidojis jaunu formulu – Nervastrong Intensive. Par jauno Nervastrong Intensive sastāvu jautāsim raidījuma dzīvīte ekspertam, farmaceitam Andrejam Nikolājevam. Andrej, ar ko atšķiras? Es domāju par sastāvu Nervastrong un no Nervastrong Intensive. Nervastrong Intensive jau runā par to spēku, teiksim, ja? Principā īsos divos vārdos plašāks sastāvs, lielākas devas, attiecīgi intensīvāka iedarbība. Un praktiski Nervastrong Intensive sastāvā tur ir klasiska Nervastronga sastāvs, tikai lielākas devas, ja? 2 vai 3 reizes lielāka deva ir. Ja? Un, teiksim, ja mēs runājam par B grupas vitamīniem, tur ir dubultota diennakts deva, principā, ja? Un augu ekstraktiem viņiem tā kā trīskaršota tā deva nomierinošo augu ekstraktiem, ja? Tur baldriānam, melisai un tā tālāk. Attiecīgi par jauniem ekstraktiem atnāca 3 jaunie ekstrakti. Ja? Tas ir materes ekstrakts, miega vitānijas ekstrakts un lavandas ekstrakts. Ja? Nervastrong Intensive tā ir mūsdienas atbilde pret to intensīvāku stresu, to nervozo fonu, kas ir apkārt pasaulē vispār. Un, teiksim, tā ir stiprākā formula nekā klasiskais Nervastrongs, ja? Un palīdz gadījumos, kad cilvēkam ir tāda lielāka spriedzes, intensīvāki tādi nervozie, stresainie periodi, ja? Un viņam nepieciešama tāda intensīvākā palīdzība, teiksim. Un tad Nervastrong Intensive ir tā formula, kas sniedz tādu stiprāku antistresa iedarbību. Kad mēs runājam par intensīviem brīžiem, tiem pašiem eksāmeniem, sesijām, kaut kādam tur darba nomaiņām, teiksim, pirms darba intervijām, ja, tur tiešām jāpalīto kaut ko stiprāku, principā. Ja. Ne uzreiz tur par recepšu kaut kādiem preparātiem iet runa, ja, bet kaut ko tu iegūst tādu stiprāku nomierinošo efektu, principā, ja, antistresa efektu. Bet tas varētu būt arī sēras, kad cilvēks ir zaudējis kādu no saviem tuviniekiem, vai šķiršanās periodā? Protams, mūsu laikos ir gan ne tikai tie pozitīvie, intensīvākie stresi, ja, bet arī tie negatīvas tās ziņas, ja, teiksim, tie zaudējumi, tuvinieku zaudējumi, ja, kaut kādi konflikti ģimenēs, teiksim, šķiršanas varbūt procesi, ja. Un tas tiešām rada ārkārtīgi lielu tādu spiedienu uz nervu sistēmu, ja, un tad tiešām ir jāmeklē pēc tādas intensīvākās, efektīvākās palīdzības, teiksim tā. Tas apmēram ir tāds emocionālās zemestrīces, tāda sajūta līmenī jautājums, ka tev liekas, tev viss uzsprākst, tevis nav. Un tādu tukšumu piedzīvot, tas ir ļoti smagi. Cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, viņi saprot, un viņi arī nesaka kādam savam tuvam vai mazāk tuvam cilvēkam saņemies. Viņi zina, ka tu esi viszemākajā punktā, un tam ir jāizdzīvo cauri. Sākot no pirmās vārds, ka tu nespēj tam noticēt, ka ar tevi tas notiek, tu neesi īpašs un tu neesi no tā pasargāts, tad tev varbūt ir tāda tirgošanās, ko es būtu darījis savādāk, lai tas nenotiktu, sevis vainošana, ka es nepietiekam iedevu to, ko es varēju iedot, lai nepiedzīvo to zaudējumu. Un tikai tad varbūt parādās dusmas kā laba enerģija, kas varbūt tā jocīgi izklausās, bet dusmas ir laba enerģija, ka mēs sākam saprast robežu starp dzīvo un starp nedzīvo. Reizēm arī zaudē cilvēku ne tikai tāpēc, ka viņš fatāli aiziet, bet arī šķiršanās ir tāda pati nāve, ka cilvēks aiziet nāvē, bet ja viņš tevi pamet, tad tā ir iekšējā nāve,
un tās ir dusmas, kā man to varēja nodarīt, kā man varēja sagādāt tādas sāpes. Es taču to neesmu pelnījusi. Jautājums, kāpēc? Vēl es vēlējos tev kā farmacētam jautāt, kādas ir tavas domas par to, ka Latvijā diemžēl samazinās dzimstība, bet zāļu patēriņš strauji paaugstinās. Es pat teiktu nevis dzimstība, bet vispār kopējais skaits, iedzīvotāju skaits samazinās Latvijā, ja, demogrāfijā pasliktinās tādā ziņā, ja. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz zaļu patēriņu, es pats biju izbrīnīts, ja, bet zaļu patēriņš viņš tieši pieaug, ja, un es papētīju, kuras zaļu grupas arī pieauga, ja, un tas notika tieši uz tās pandēmijas laiks to ieslēdz. Tas pieprasījums patēriņš, zaļu patēriņš ir pieaudzis, ja, un tieši grupas no nervu sistēmas grupas, ja, kardiovaskulāras zāles, ja, un arī kuņģa zarnu trakta zāles. Kāpēc, kā to var, teiksim, nokomentēt, ja? Viss tas stresa fons, kas ir pieaudzis entās reizes, viņš ir ļoti ietekmējis cilvēku veselību, to psihisko veselību. Un caur to psihisko veselību mēs zinām, ka visas skaitas nāk no nerviem. Ja? Un caur to psihisko nervu sistēmu viņš ir ietekmējis gan sirdi, sirds asinsvadu sistēmu, visi tie infarkti, insulti, hipertonijas un tā tālāk. Ja? Aktivizējas daudz biežāk notiek. Ja? Kuņģa zarnu trakta problēmas, ja? Tas ir tā saucams kuņģa čūlas, teiksim, uz nervu pamata, tas ir diezgan bieži izplatīta problēma, ja? Vienkārši gremošanas trakta problēmas, pieņemsim, aizkuņģa dziedzeris sliktāk sāk strādāt, sliktāk sāk izstrādāt savus fermentus, gremošanas fermentus, ja? Un cilvēkam pasliktinās tā vispār tā kopēja gremošana, un viņš nevar saprast, kāpēc, un tad aiziet pie ārsta, viņš noskaidro, ka viņam tādas problēmas, un viņam jārastē gan nervi, gan arī kuņģa zarnu trakta, ja? Un viss tās kopējas, un tas ir tāds diezgan interesanti, ka demogrāfija mums iet uz leju, bet zaļu patēriņš uz augšu, ja? Un tas ir īstenībā diezgan nepatīkama lieta, jā, tas liecina par to, ka mums tiešām daudz agrāk, daudz efektīvāk, daudz ātrāk jāsāk atbalstīt to pašu nervu sistēmu, jā, lai viņai nodrošinātu tā saucamo nerva stronga vairogu, jā, un cilvēks būtu tiešām noturīgāks pret stresu. Andrej, man jāsaka tev kā komplimentu, ka tu esi vīrietis ar nenosakāmu vecumu. Saka, lūdzu, kā tu uzturi sevi formā, kā tu neielaidi sevī stresu? Kādas ir tavas tādas pamatlietas, bez kurām tu nevari dzīvot? Nu, teiksim, tā stresu neielaižu, tas ir paskaļi, jā, teiksim, stress mani ieiet arī diezgan pilnā apmērā, teiksim, jā, es arī esmu parastais cilvēks, jā, un neesmu no dzelzi uztaisīts, jā, bet mums ir jāiet pareizi, jācenšas tiešām, teiksim, uzturā lietot foršus, svaigus, tādus sabalansētus produktus, gan pārtiku, jā, mazāk to junk food, tā saucamo, jā, un jānodarbojas arī ar fiziskām aktivitātēm, jā, un pēdējā laikā es ļoti forši atradu sev jaunu hobiju, par ko es biju ļoti patīkami pārsteigts, lielu tenisu sāku spēlēt, jā, un tas spēlēt tenisu, tas man sniedz diezgan daudz arī tos endorfīnus, jā, un endorfīni tie ir tā saucamie iekšējie dabīgi antidepresanti, jā. Es ļoti ceru, ka mūsu šīs dienas saruna noderēs, patiešām aizklauvēsies līdz cilvēku sirdīm, ka tas ir tik vienkārši. Starp citu, ļoti labs ieteikums, viegli, es sev pēdējā laikā arī stāstu. Nu, nevajag pārāk aizdomāties, uztver viegli, paies, viss būs normāli un kaut kā tā, kas sāks uz laita tāda, teiksim, vieglāk. Vieglāk uztver to realitāti. Kā mēs uz to raugāmies. Jā. Un tagad ir tāds palīgs. Paldies liels, Andrej. Paldies. Holesterīna kontrole ir svarīga jebkurā vecumā. Paaugstināts holesterīns ir ļoti liels risks mūsu sirsniņai. Un tas lielā mērā atspoguļo arī mūsu dzīvesveidu. Tieši tā.
Tieši tā. Un vispār holesterīna līmenis asinīs tomēr ir arī jābūt kaut kādam, vismaz minimālam, bet viņš nevar pārsniegt. Tur ir tā problēma sākās, kad mums ir paaugstināts holesterīna līmenis un tieši konkrēti zema blīvuma holesterīns. Kristīna ir uzturs speciālists. Saka, lūdzu, kāds ir sabalansēts uzturs? Galvenokārt, kas tagad pietrūks mūsu uzturā, tās ir noteikti šķiedrvielas. Mēs bieži vien aizmirstam par mūsu dārziņiem, ko mums vajadzētu uzņemt arī ikdienā. Un rekomendēts ir 500 grami dārziņa dienā. 500 grami tā ir, piemēram, viena porcija ir 100 grami lapas salāti, vai viens vidējs tomāts, vai 3 ēdamkarotes sautētu dārziņu. Protams, arī liesas olbaltumvielas, jo daudzi lieto vairāk gaļas produktus, diezgan treknus, un šīs liesās olbaltumvielas arī ir ļoti būtiski. Kā ir ar zivīm? Zivis arī noteikti ir jālieto. Ir rekomendēts 2 reizes nedēļā lietot, pat ir vēlams arī 3 reizes nedēļā. Tu tagad maisi šokolādi. Kā tas iekļaujas? Šokolāde ir arī atļautais produkts, bet tā ir jābūt virs 70% šim kakao saturam. Šobrīd mēs gatavojam tātad veselīgos skudrupūžņus, tādus saucamos, izmantojot diētiskos cepumus, izmantojot šokolādi vairāk dekorēšanai, zemes riekstu bez pievienot arī cukuru un bez pievienotiem palmeļām. Kamēr mēs gatavojam veselīgos našķus, skudrupūžņus, mēs varam uzdot jautājumu kardiologam, kādi simptomi ir, ka mums jāsāk pievērst uzmanības sirds veselībai? Pirmais, kas ir svarīgi ir, vai cilvēkam ir sūdzības vai nav, un tie riski ir tādi, un visbiežāk ir elpas trūkums, sirdsklausa nespēks, kas ir tāds standarts, ja? Un reizēm ir galvas reiboņi, kas liecina par spiedienu, reizēm ir iespējams arī kaut kāda līdzsvara traucējuma, un tas, par ko neviens nerunā, tas ir atmiņas un koncentrēšanās spējas tiem, kam ir jau paaugstināts asinsspiediens un kuri par to nezinu un arī neārstē. Kad skatāmies, sekojam savam asinsspiedienam, kas paaugstināts ir virs 140/90. Ļoti svarīgi ir cipari, kas saistās ar holesterīniem, jeb ar tauku vielu maiņu. Mums ir labais un sliktais. Labais nozīmē to, ka tās ir tādas daļiņas augsta blīvuma. Augsta blīvuma nozīmē lielākas daļiņas, ja? Un jo vairāk to lielo daļiņu, jo augsta blīvuma, jo labāk. Un ir sliktais, kurš sastāv no vairākām daļām, un tas ir tāds sliktais, kas ir lielāka blīvuma, ļoti sliktais, kas ir zema blīvuma. Asinsvidos laužās tas ļoti sliktais. Tātad mēs baidamies no insulta, kas ir pirmais, jo, ja tā panga atraujās ļoti bieži no kakla asinsvadiena, tad pat taisno ir insults. Otra lieta, kas ir svarīga, ja viņa, vienalga, kur viņa veidojas, viņa veido to klīniku, ja, piemēram, koronārā, ja vainaga artērijas, tas asinsvadi, kas ir apkārt sirsniņai, ja tās arī ir ciet, vai ne, tad veidojās kas miokarda infarkts, piemēram, vai ne. Jā, pašam arī nedaudz ir par to pārsteigums, lai arī tu diezgan aktīvi kusties un it kā veselīgi arī mēģini ēst. Tas holesterīns ar mani ir visu laiku. Paskatījos, pagājušā gada asins aina, holesterīns 7,4. Ļoti bieži tieviem cilvēkiem ir arī izmainīti šie rādītāji, respektīvi labais ir uz leju, sliktais ir uz augšu. Un tas nozīmē to, ka svars drīzāk ietekmē cukurvielu maiņu, ja mēs tā paskatāmies absolūti godīgi uz šīm lietām, bet tā holesterīna vielu maiņa ir atkarīga katram individuāli, jo tā ir aknas žultceļi, ja, kas iesaistās šajā procesā. Un nebūt ne, un tad bieži vien arī ir kabinetā šoks, es tik labi ēdu un tur sportoju un tā tālāk, bet holesterīna līmenis ir izmainīts un augsts un ir kaut kas jādara. Mēs jau nejūtam holesterīnu. Holesterīns nesāp. Tāpēc arī pret holesterīnu bieži vien cilvēki izvairās dzert tās zāles, jo viņš nesāp. Bet tur risks ir tas, ka esot daudz holesterīna asinīs, tās holesterīna daļiņas lien tajā asinsvada apvalka kārtā un sāk veidoties šīs aterosklerozes pangas saucamās. Un tas ir pirmais solis uz šīm smagajām saslimšanām, kas vēlāk mēs šādā veidā nerūpējoties par sevi, drīz vien pastāv risks ierasties uzņemšanas nodaļā ar akūtām sāpēm krūtīs vai ar samaņas zudumu insulta dēļ. Uz sarunu esmu aicinājusi ārstu, daudz Latvijā ražotu produktu autoru Kasparu Ivanovu.
Sveiks, Kaspar! Labdien! Man uzreiz ir jautājums. Daudzi mūsu skatītāji vēlas noskaidrot, kādi dabas produkti ietekmē holesterīnu normālu līmeni mūsu organismā. Latvijā mums jau tāds produkts ražošanā ir 10 gadus, un viņš saucās Aterolib. Bet, protams, laikam ejot uz priekšu, parādās jauni zinātniski atzinumi, un ļoti labi, ka mēs, kā ražotāji, varam tos jaunākos atzinumus ielikt arī jaunākos savos produktos. Un tā Aterolibs veidojās, un kādreiz viņš saucās Aterolib, un tagad viņš saucās Aterolib kompleks. Gribētu aiziet mazliet vēsturē, un tas ir ļoti interesants fakts, ka īstenībā kardioloģijā, un ja mēs runājam arī par holesterīnu, tad daudzi medikamenti ir radušies tieši no dabas vielām. Un mēs noteikti visi zinām, kas ir statīni. Tā ir tāda medikamenta grupa, kas notur un samazina šo holesterīnu līmeni. Un ir klīniskie pētījumi, ļoti daudz firmām viņi ir, bet ja mēs paskatāmies vēsturē, tad pagājušā gadsimta 80. gados pasaules lielākā firma skatījās uz pacientiem, kāpēc vieni pacienti slimos ir slimībām un otri neslimo. Un viņi atrada, ka tie pacienti, kas neslimo, ēda rīsu, un tajā rīsā ir raugs iekšā. Un šī Amerikas kompānija pārbaudīja, kas tad tur ir iekšā, un viņi atklāja šo dabīgo statīnu, no kura, protams, viņi pēc tam sintezēja un izveidoja ķīmisko statīnu. Un, protams, ārsti jau sākumā nemaz nezināja, ka pirmais statīns ir dabīgais statīns, kas īstenībā jau zināms 5000 gadi. Tad, kad parādījās šie dabīgie statīni Amerikā, tas bija 2008. gads un Eiropā 2010. gads, ārsti ļoti iedegās. Viņi gribēja pamēģināt un salīdzināt, kā tad tas dabīgais statīns ar to ķīmisko statīnu, cik viņi ir efektīvi salīdzinoši. Un rezultāti bija vairāk kā pārliecinoši, kad iedarbība ir vienāda, jo viņi ir tā kā brālis un brālis, viens ir vecāks un viens ir jaunāks. Un Aterolib kompleks ir līderis Baltijā tieši šajā produktu nišā. Un arī ārstiem ir ļoti liela atbalsts šim produktam, jo Latvijā veiktā un Igaunijā veiktā pētījumā šie rezultāti jau bija pēc 3 mēnešiem ļoti labā līmenī. Kaspar, tu pieminēji, ka ir veikti pētījumi. Vai tu varētu padalīties ar mums, kādi bija rezultāti? Jā, šīs pētījums notika Baltijā, iesaistījās visvairāk Latvijas un Igaunijas ārsti, un jau pēc 3 mēnešiem šis kopējais holesterīns nokritās par šo vienu pakāpi, un arī sliktais holesterīns nokritās par 0,8 milimoliem. Tas nozīmē, ka tie ir ļoti labi rezultāti, lai mēs varētu startēt tālāk un ilglaicīgi lietot šo produktu. Cik jauki kūciņas gatavas. Jā. Es tikko uzzināju, ka par savu holesterīnu līmeni var rūpēties arī ar Latvijā ražotu produktu. Jā, tas ir arī uzturu bagātinātājs, tomēr, kas nav tā kā medikamenti statīni, kur arī var būt nevēlamās blakus efekts, piemēram, kad samazinās arī gludā muskulatūra, teiksim, arī sirds muskulis paliek vājāks, bet personīgi mans skatījums, mēs esam kā uzturu speciālisti, mēs arī nerakstam medikamentus, mēs tomēr strādājam preventīvi ar pārtiku, jāatcerās par fiziskajām aktivitātēm un arī, protams, uzturu bagātinātāji, ja tas ir tikai kā bagātinātais, nevis medikamenti, tos var lietot, izmantot, ja ir arī pozitīvi rezultāti. Ko tad mēs esam pagatavojuši? Tad mēs esam pagatavojušas, paldies par tavu palīdzību, tādus diētiskos skudrupūžņus, teiksim tā. Es savam dēlam mācu, ka ir bezgrēka našķi. Jā. Tas varētu būt šis. Šis varētu būt. Viņš ir brīnišķīgs. Es domāju, ka jābauda dzīve garšīgi un veselīgi. Un jāseko līdzi savam holesterīna līmenim. Pavasaris dod startu jaunām aktivitātēm, bet līdz ar to rosina arī čaklāk rūpēties par savu veselību, arī par savu sirds veselību. Ja mēs runājam par mikrovaskulāru stenokardiju, tad kopumā būtu jāpaiet viens solīts atpakaļ. Tā būtu
patoloģija, ko mēs saucam anglicismā inoka. Un tas atšifrējas kā išēmija bez obstruktīvas koronārās sirds slimības. Tas nozīmē, ka pacientam kādā no funkcionālajiem izmeklējumiem tiek konstatēta apasiņošanas traucējumi. Un kāds ir šis biežākais scenārijs, ka mums ir šis funkcionālais defekts, bet sirds asinsvados mēs neko neatrodam. Kas tad īsti ir mikrovaskulārā stenokardija? Kad mēs sīkāk runājam par mikrovaskulāro stenokardiju, tad tā ir sirds mazo asinsvadu problēma. Tie ir mazie asinsvadi, kurus nav iespējams redzēt ikdienas pieejamajā koronārajā angiogrāfijā. Tātad, kur mēs redzam tikai 3 lielās artērijas ar sānu zariem, bet mikrocirkulācija nē. Mikrocirkulācija ir asinsvadi, kas ir mazāki par 500 mikrometriem diametrā, un līdz ar to viņi aizņem ļoti, ļoti lielu daļu no sirds, un līdz ar to viņi nevar tikt atstāti bez ievērības. Kādi ir mikrovaskulārās stenokardijas simptomi? Tās ir sāpes krūtīs, tas ir elpas trūkums, un bieži vien šos sūdzības pacienti raksturo kā grūtības ievilkt elpu, dziļi ievilkt gaisu. Viņi saka, doktor, man trūks gaisa. Kā man rīkoties, ja ikdienā saskaros ar līdzīgiem simptomiem? Pirmā ir vizīte pie ģimenes ārsta, kad tiek izrunāts šīs sūdzības un izrunāti arī riska faktori, jo riska faktori, mēs nedrīkstam aizmirst arī tradicionālos riska faktorus, kā arteriāla hipertenzija, dislipidēmija, mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana un ļoti svarīgi arī pieminēt cukurdiabētu. Šo visu kamolu vajadzētu likt kopā tieši ģimenes ārsta kabinetā primārajā aprūpē, un tad tālāk jau tiek izsacināts, kādi no izmeklējumiem būtu nepieciešami pacientam tālāk. Viens no šiem izmeklējumiem varētu būt velorgometrija, kas ir šis slodzes tests ar riteni, kur mēs redzam išēmiskas izmaiņas. Nākamais tests varētu būt miokarda perfūzijas scintigrāfija, kas būtu tas jau labāks rezultāts, jo mēs varam redzēt precīzāk, ka mums ir apasiņošanas traucējumi, un tas ir tieši funkcionālas izmaiņas. Un attiecīgi pēc tā, ja tur mēs konstatējam izmaiņas, tad, protams, primāri jau pacients tiek nosūtīts uz šo invazīvo koronāro angiogrāfiju. Kad iepriekš minētie izmeklējumi ir veikti, un mēs skaidri redzam to, ka kādā no funkcionālajiem testiem ir skaidri redzams, ka ir kāda apasiņošanas problēma, bet šajos lielajos asinsvados problēmu neredz, tad jau tālāk pacients būtu jānosūta uz konsultāciju pie kardiologa, kas būtu Valsts Radiņu Kliniskajā universitātes slimnīcā Latvijas kardioloģijas centrā. Un tad tālāk mēs arī izvērtējam, vai pacientam būtu jāveic šie papildus invazīvi noteikti mērījumi, lai apstiprinātu mikrovaskulāru stenokardiju. Kāda ir mikrovaskulārās stenokardijas ārstēšana? Ārstēšanas virzieni principā varētu dalīties 2 daļās. Pirmā, tā ir šī dzīvesveida modifikācija, kas būtu absolūti jebkurai slimībai piemērota. Tātad tas ir pareizs dzīvesveids, un to mēs saprotam ar fiziskām aktivitātēm, ar pareizu ēšanu, protams, pēc vidusjūras diētas principiem, un arī ar pārējo riska faktoru novēršanu. Un otra daļa ir tieši šī mērķētā terapija, kas ir tieši strādājoši uz mikrovaskulāru disfunkciju. Ko ļoti vajadzētu akcentēt, ir tieši šī metabolā terapija, kas strādā tieši uz miokarda šūnu, jeb uz miocītu, uzlabojot skābekļa piegādi tam tieši slodzes laikā. Un šī terapija ir arī rekomendēta vadlīnijās, hroniskas koronāras sindroma vadlīnijās Eiropas kardiologu biedrībā. Jāteic, ka ļoti svarīga ārstēšanas procesā ir arī ārsta un pacienta sadarbība. Pacienta līdzestība. Pasaulē ir arī dibināta pacientu biedrība Inoka International, kas sevī apvieno zinātniekus, pētniekus, ārstus no visas pasaules. Un šajā gadā arī bija liela konference Londonā, kurā es arī pati tiku uzaicināta no Latvijas, lai dalītos pieredzē ar to, kāda ir šī pacientu diagnostika un ārstēšana tieši katrā no šīm valstīm. Liekot kopā šos datus, nāks secināt, ka šī patoloģija ir ļoti bieža, un arī tas, ka tā ir nelaikus diagnosticēta, jo runājot arī ar pacientiem, viņi paši arī stāsta, ka viņu ceļš līdz diagnozē ir bijis pat 10 gadus vai pat arī ilgāk. Bet šobrīd viņi dzīvo laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, jo beidzot pirmām kārtām kāds viņus ir sadzirdējis. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tev kāds dzird, uzklaus un arī palīdz ārstēt. Un ja mēs piemeklējam klāt atbilstošu terapiju, ko mēs varam izdarīt tikai veicot papildus mērījumus, lai zinātu, ko tad mēs īsti ārstējam, un tas ir ceļš jau pareizajā virzienā.
Pavasarī mūsos rodās iemīlēšanās sajūta. Gribam to vai negribam. Un es jums novēlu, lai šī iemīlēšanās sajūta jūsos vēl saglabātos ilgi, ilgi.